Dārgie draugi, pēdējo dienu notikumi atkal man ir devuši iedvesmu padalīties, un gribu teikt, ka tas, kas notiek šobrīd ar Svetbanku, man galīgi neapbēdina, jo pati par sevi naudas izņemšana no kādas bankas, ekonomikai, jeb tautsēmniecībai latviski runājot, tajā nav nekā slikta. Jo faktiski bankas vispār ir uzņēmumi, kuri neko paši neražo, izņemot varbūt virtuālo naudu. Un šie uzņēmumi faktiski parazitē, jo nodarbojas ar naudas savākšanu un pārdali. Un kā mēs to jau zinām, šī bankas nodarbojas arī ar cilvēku apkrāpšanu. Un mēs atceramies daudzas bankas šajā valstī, ne tikai šajā valstī, bet arī citur pasaulē, kuras ir aizgājuši pa pieskaru, vairāk vai mazāk apzināti, paņemot, savācot naudu no cilvēkiem. Un mēs visi atceramies Lainu banku, mēs atceramies Banku Olimpija, Banku Baltija, Depozītu banku, un mēs atceramies, protams, Pareks un pēdējo Latvijas Krājbanku. Nu tad lūk, notiekošais liecina par to, ka ja mēs izņemam savu naudiņu no bankām, tad mēs faktiski neko nezaudējam. Ja? Zaudē bankas, un bankas kā tādas šajā gadījumā var nogrimt. Ja viņas nogrimst, tad viņas nogrimst. Tautsēmniecībai no tā sliktāk nebūs, jo šī nauda tāpat paliek pie mums, un mēs faktiski pat uzsildam savu tautsēmniecību, iepludināt tajā vairāk naudas, nodrošinot sevi ar lielāku pieprasījumu pēc darba un attīstot savu tautsēmniecību. Tā ka par to, ka kādai bankai iet labi vai slikti, man personīgi ne silts, ne augsts, un es domāju, ka notiekošais mums pierāda to, ka principā, ja mēs tā visi ļoti gribam kopā, tad mēs varam ļoti ātri tikt galā ar daudzām svežzemju bankām, jeb svežzemju kapitālistiem, kuri faktiski ir izveidojuši lielāko daļu problēmu Latvijas tautsēmniecībā un ar ko ir saskāries, faktiski ik viens no mums. Tāpēc varam pasmaidīt par šo situāciju un turpināt dzīvot ar smaidu uz lūpām.